ventilācija privātmājā. Maz drusciņi parādīšu, kā te mums notiekās. Ne? Tad, es stāvu otrajā stāvā, kur viņam būs tā kā telpas vēl. Uz vienu pusīt, kur un uz otru, spārīts augšā, sienas malā. Ventilācija, te ventilācija būvēt nedrīkstēja, vilkt gaisa vadas, tāpēc man viss bija jāvelk. Tātad reku no pirmā stāva nāk šurp, un viss jāvelk apakšā. Viss līmenī. Bet ventilācija man jādabona arī bija tajā pusē, nekā nedarīt. Redz, ka jums nāk gaisa. Un reku aiziet. Reku par apakšiņu aiziet prom. Tātad reku ir pieplodīte, kas aiziet uz mājas kreiso spārnu. Jādabona katrā istabā pa pieplūdītei. Tur arī. Tātad, redz, kur šitā izolācija, viņa vienalga ir vislabākā. Vislabākā citas ventilācijas, ja tur ir skandināvu tipa ventilācija, kas ir jāliek pirmā stāva zonā. Ja ieliek šito izolāciju, tad mēs varam mierīgi augstajos bēniņos likt iekšā. Vislabākā ventilācija.